Labdien! Turpinājumā apskatīsim iepriekšējo uzdevumu, ja par kredītu ir jāmaksā savādāk, nevis ar vienādiem maksājumiem, bet ar vienādām kredītu daļām. Tad sastādīsim sākumā arī investīciju ieņēmumu tabulu, līdzīgi kā bija pirmajā piemērā. Tad šī tabula varētu izskatīties šādi. Šeit pretēji iepriekšējam vēl ievadījām vienu rindiņu kredīta atlikums. Sāksim aizpildīt šo tabulu. Izdevumi 0. gadā, tie ir sava nauda 5000. 5000. Ieņēmumi mums ir zināmi no iepriekšējā uzdevuma plāniem, tad tos varam pārkopēt. Šeit sarežģīti būs aprēķināt izdevumus. Sākam ar kredīta atlikumu uz 1. gadu. Sākumā šīs kredīta atlikums ir vienāds ar traktora cenu – 45 000. Izdevumus veidos šī kredīta vienāda 1/6 daļa, tad izdevums būs 45 000 dalīts ar 6 plus procenti. Procenti tiek maksāti no kredīta atlikuma. Kredīta atlikums šeit ir sākumā 45 000 reiz procenti par kredītu bija 6%. Tad reiz 6%. Jā, tad aprēķinām 1. gada summas, tālāk kredīta atlikums uz nākošo gadu būs vienāds ar iepriekšējā gada parādu mīnus kredīta atgriezta summa iepriekšējā gada. Tad tie bija 45 000 dalīts ar 6. Sanāk tik liela summa. Tālāk varam tabulu aizpildīt, kopējot 2. gada formulas. Līdz ar to tabula ir aizpildīta. Tagad novērtēsim, sastādīsim bilanci. Bilance būs P mīnus I. Aprēķinām galīgās summas. Un tagad varam aprēķināt projekta diskonto vērtību. PDV. Aprēķinām to līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, kā arī vienmēr. Tā ir 0. gada summa plus NPV ar 2% gadā. Tālāk ir visas summas no 1. līdz 6. gadam. Un rezultāts ir sekojošs.
kā uzņēmējs var plānot savu projektu, gūstot beigās pozitīvo projekta novērtējumu. Šī summa ir mazāka par pirmā varianta summu. Tas nozīmē, ka tomēr ir uzņēmējam labāks pirmais variants ar vienādiem gada maksājumiem. Uzdevumi abi divi ir izpildīti un ir salīdzināti. Ar to es arī jūs apsveicu.